Nekādā veidā šāds pinums nevar atsieties. Jā. Vācals. Čau. Laižam uz topi. Laižam. Paņēmu no darba zivju lapu un ir jāgāž. Bet, zini, man kaut kas ir padomā. Kas? Būs drusku jāpasvīst. Jāpasvīst? Jā. Man nepatīk darbs. Un paņem līdzi mikrofonus. Ok. Labi, tiekamies vakarā. Čau! Mēs varam būt vispār šitie riktīgi mūsdienīgi influenceri un nesveicināties ne ar vienu. Ai, nu, bet Vītī, protams. Don't come easy to me. Viņam ir bārda, bet es esmu ninja. Tas man vajadzēs karavīnu. Ja? Ok. Uzsiesim. Es te nesen biju vienā nometnē, rādīju kā sienu. Kā sienu mezgls. Kāds tur skatījās, sēdēja pirmajā rindā vienkārši. Es klausījos. Tā kā karabīnies iedur. Nē, es domāju, ka es uzsiešu. Tagad es uzsiešu, viņa kājas pilnīgi deg. Es tā biju sapakojusies. 7 parastie mezgluņi. Whatever it takes, galvenais, lai ir fish. Don't you wish your girlfriend was hot like... Nē, man nepatīk šitā guma. Es nejūtu, man nav ticības. Gumijai? Jā. Nē. Tu pati sačiep pilns kabatas ar viņām, tev nav ticības? Nē, man šķiet, ka man pa mazu tā džigalva ir. Nu, nevis pa mazu, bet man āķiņ jābūt tālāk ir. Ne? Pie astes tad domā, ka tālāk? Uz astes pusi vai uz galvas pusi? Nu, ot astes galā. Nā. Nu, Tad aste vispār nestrādās. Tad. Nu, nē, bet nu šis ir tā... Ir ļoti ok. Ļoti. Raining man, hallelujah. Pilnīgi mierīgi var izšaut arī Līdeka bērns un arī Žanis. Žanis. Nu, bet kas tagad notiek? Nu, tagad ir tāds plus 15. Nu, nebaigi forši. Ko dara Žanis? Žanis šobrīd ir nenormāli kūtrs. Vispār varbūt arī ir kaut kāda stunda dienā, kad viņš sāk ņemt un kaut ko viņš darās, bet nu, tā kā es varu to pārbaudīt pārsvarā tikai pa vakariem, tad vakarā viņš ir galīgi kūtrs, pa nakti viņš ir, nu, pa tumsu viņš arī nav nekāds. Viņš tikai skraida augšā lejā, un kā tik tu viņam stāc vilkt klāt mānekli, viņš vienkārši mūk projām. Un standartā ko pa dienu viņš dara? Kāpēc vispār ir radies tas, ka vakarā tieši zāle? Žanis? Man liekas pilnīga muļķība. Nezinu, kāpēc. Varbūt kaut kādās vietās, kas ar jūras saistīts, nu, piemēram, tur Rīgas akvatorija, varbūt tur tas ir zandars, kas ienāk no jūras pa nakti labāk ķerās vai kā. Bet man lielākie lomi ir bijuši pa dienu. Vai ne? Es arī ar Nemo, kad biju plus 29 grādi, pulkstens 12. Un aiziet, un īstenībā vakarā mēs neko baigi nedabūjām. Jā. Tieši diena. Nē, man kaut kā pa dienu labākie lomi ir bijuši. Un es neteikšu, ka ezeros, kuros es ķeru pelāģijā pa dienu, viņš būtu mazāk kā vakarā vai otrādā. Nu, aptuveni tas pats plus mīnus arī ir. Man liekas, ka viņš barojas, tad viņš barojas. Līdeka par to, jā, tur var padiskutēt. Viņai, man liekas, tāda sajūta, ka labāk ir tā kā tumšāku laiku. Vienkārši tumšāku. Un līdz ar to, tāpēc, man liekas, naktī viņi, nu, lien ārā baroties. No agri no rīta. Nu, jā, protams, arī. Bet tur daudz visādu aspektu. Tur tā kā spiedieni, mitrumi un cik daudz gaismas un sazina vēl kas. Nu, taču jūs zināt, cik daudz iemeslu, lai mašķirnieks izdomātu, kāpēc viņi cerās zivis. Debesis iekrita tevī. Kad noķer zandartu, jā. Tad es redzu, ka veči bieži uzreiz, nu, paturēšanai, bieži uzreiz arī laivā viņu, ko viņi izdara? Nē, es īstenībā nezinu. Viņu humanizē, ja? Nu jā, bet tas nav tikai... Nu, tā kā nosit, tu gribi? Nu, nosit pats par sevi, bet tā kā nolaiž asini. Nu, ir cilvēki, kas tā dara, jā. Jo? Nu, jo sanāk, kad zivs acīm redzami ilgāk paliks svaiga, tīpaši karstā laikā. Jā. Nu, pārgriež žaunu vākus, iztecina asini un zivs ilgāk paliks svaiga. Ok, tas ir par to svaigumu. Jā, tas ir tīri daļa tā. Un īstenībā vienreiz esmu to darījusi un visi sapratu, ka es negribu vairs lomas paturēt, jo tas skats bija drausmīgs diezgan. Jā. Nu, zini kā, ja tiešām tu gribi paturēt zivi, atbildi pats sev, vai tev patīk, ka tā zivs mokās bez ūdens? Nē, protams, ka nē. Vai nu tu viņu vienkārši ātri čika brika un viss. Es nezinu, kas ir humānāk griezt viņai žaunas, lai nost asinis vai dot viņai pa galvu.
Nu, Jā. es arī dažkārt ņemu zivis. Nu, man ir speciāls tāda vālīte. Nu, jā, Nopirkta man tāda. arī. Nu, viņa tāda galiski maziņa, bet rīktīgi Jā, smaga. jā, viņa ir tā smaguma centrs. Nu, Jā. viss, tur 2 belzieni un čau. Come on, savā. Nu, nē, dod man kaut kā to. Ko tu gribi? Es nezinu, tas Nu, rocies. Fetiši. fetiši. Jā. Nu, priekš tavā āķa būs ok. Tas ir pasīvais. Nu, šī Tas Nu, tā viņš man... fetiši. Es nezinu. Fetiši. Nu, saki. Nu, paņem. Es tev saku. Nu, labi. Šis vispār ir kaut kāds Super būs. mini Vienkārši fetišs. super. Bet Tas arī ir fetišs? fetišs, jā. Tas arī ir mini fetišs. Tā. Lūd, visi esat Što būs kabatā manējie. Jā, paldies, šis ir riktīgi. Mīļākā. Gumija ever. Es brunete, tu esi saskārote. Tā, ka viņi neredz vispār. Ko tā? Nu, šito to Oh, tici man, zivs viņu redz. Starp citu, baigi labā tēma. Vai zini? Viņu taču vispār neredz. Kā tu domā, zivs redz tāds pašs krāsas kā tu? Es neesmu prasījusi, es nezinu. No ko zivs redz? Nu, neviens īsti nevar, man liekas, pateikt, ko viņa redz. Es nezinu, ir kaut kādi zinātniskie pētījumi. Es domāju, ka viņa 100 punkti zaļo krāsu neredz, kā tu zaļo krāsu redzi. Viņa taču pavisam, man liekas, cits tas acis uzbūves spektrs. Spektrs, nu ko viņi dzird? Neko viņa nedzird, ņelsa nav. Dzird. Nē, nu kā, varētu teikt, ka viņa dzird ar savu to Ar ko? sānu līniju. Ar ko? Nu, sānu līniju, visticamāk. Jā? Nu, ja? Nu, viņa jūt vibrācijas. Kas ir skaņa vibrācija? Nu, tā jau viņa vienkārši dzird savādāk. Viņa jūt kā vibrāciju to skaņu. Un tas ir no tā paša varianta, kāpēc Sams nāk uz kvoku. Viņš jau dzird vibrāciju. Neviena cita zivs nenāk uz... Nāk, Zandarts nāk riktīgi. Uz kvoku? Nu, uz kvoku nē, bet, piemēram, uz motora skaņa 100 punkti nāk. Jā, baigi. Pilnīgi lien zem motora apakšā. Interesanti viņam paskatīties. No, ka priekš sama kvokina tur tad neredz? Tad pienāk arī, jau manu vieglu prātu iestādīt. Nu, pat drusciņai velc gan jau būs labi. Nu, nebūs. Nu, nekas, ko tu izdarīsi? Velc. Redzēji? Jā. Vienmēr sakot, man liekas, ka ir jāsaprot, ka zivs nav cilvēks. Viņa neredz, nedzird, nejūt tāpat kā mēs. Tā kā tās visas krāsas mānekļiem, tas ir, man liekas, vairāk priekš tevis, nevis priekš viņas. Bet ir, zinies, man ir tās pāris gumijas, ja, un tās krāsas, kurām es tiešām noticu. Jā. Un līdz ar to, jā, vienkārši daudz biežāk izmantoju. Un sakot, šogad šī, nu īstenībā es vienkārši citai krāsai vai māneklim vispār neesmu iedevusi iespēju. Nu tā. Nu, bet tu pati arī atbildēji uz savu šo tēzi. Nu, tu ar viņiem vairāk ķer un tu viņiem notici. Jā. Jo kur ir labākie mānekļi tavā kastē, ar kuriem tu visvairāk ķer? Jā. Āmen. Loģika. Vienkārši ir tā, ka tie populārākie mānekļi, kas ir, nu, piemēram, nezinu, tur kaut kāds tur woblers populārs vai tā, jā. Viņš ir populārs tikai tāpēc, kad vieni cilvēki viņu ir propagandējuši, teiksim tā, jā, jo viņš viņiem baigi labi ķēra. Citi tajā ir ieklausījušies, noticējuši, paķēruši, un viņiem kaut kurā brīdī sanāca. Arī. Un tā tas aizgāja. Tev taču kastītā gan jau ir tādi mānekļi, kurus tu reiz neesi uzlikusi uz āķi. Jā, protams. Bet ārā tu viņus nemet. Nē. Tāpēc, ka forši pilna kastīs skatās. Nē, es domāju, zivs reāli atšķirt gaišo tumšo un kaut ko tādu spilgtu un nespilgtu. Nu, bet pieņemsim vecais labais relaks balts ar sarkanu. Jā. Nu, it kā liekas tik tāda pilnīgi basic gumija, bet tur kaut kas... Šis vēl nav tik kupito. Kapito. Bet jā, nekas ir kā tāds, vai ne? Nu, ļoti līdzīgi, bez tā sarkanās priekšas. Nu, ko varētu varbūt par žaunām uzskatīt, es nezinu. Nu, taču izskatās pēc parastas ziltiņas. Nu, tā kā, nu, protams, stilizēti, jā, nu, neatdarinot viņu 100%, bet, nu, tā ir raudiņa, jā. Jā. Nu, kā, ja līdaka ēt raudiņu, tad, nu, laikam visvieglāk ir nokopēt vienkārši raudiņu. Āmen, jā. Gan jau kādreiz gan. Draivā ielika? Draivā, jā. Kas tas ir? Apkakātā zāle? Nē, Koks arī? bērns, pasties. Nu, taču apkakāts. Nopietni? Tā kormorāni. Ak, Dievs! Pamini? Es parādīšu. Nē, nu reāli liekas, ka... Tas ir no kormorāniem, tie bērzi ir balti, tās ir kakas, viņas ir baigi indīgās. Un viss, redziet, tas koks, viņš žūst ārā. Jā. Viņš arī nožūst nākoši, kad tur lapu vairs nebūs. Wow! Un tas ir tas, ko kormorāni sadara. Nu, sūdīgi! Jā, sūdīgi. Burtiski sūdīgi. Viņi ir baigi sūdīgi. Jā, jo, piemēram, Ineša ezerā ir salos, kuras vairs neviens koks nav palicis. Nu, tādi stumbiņi tur vēl ir. Bet neliekās, ka Trinē mēs iebraucām un te jau peldēja jau pāris gabali. Ir viņi. Nu, bet kas to zivju gārņu baltie? Viņi tik skaisti, bet
domāju, ka būs labums. Nu, zini kā, es domāju, ka pats zivju gārnis, es neesmu nihtiologs, ne ornitologs, bet pats zivju gārnis, man liekas, ir vēl ok. Nu, viņi nav tik milzīgās populācijās. Es neesmu redzējis, ka tur, 300 zivju gārņi stāv. Jā. 300 jūras kraukļi. Nu, tie kormorāni, jā. Laikam, sanāk jūras krauklis, viņš skaitās. Nu, tie gan. Klausies par putniem runājot. Man pie dīķa dzīvo, un parasti pie upēm dzīvo. Man dzīvo zivju dzenītis. Nereāls. Nu, liekas, ka viņš pilnīgi fake putns. Bildē tā nesi. Baigas mukai. Nenormāli bright pēc sauli, tev pilnīgi acis žilpst. Take a look at your girlfriend. Tagad te vēl tā, bet, kad es tikko sāku capēt, man tagad bija nervi čupā. Katra zālīte, akmentiņš, kaut kas man bija katru reizi. Oh my God, nu tūlīt un nekā. Un īstenībā pirmās kaut kādas nepārspīlēšu 10 reizes, kad es braucu capēt, nu pilnīga nulle. Nu tā, ka mani visi copes dievi tā testēja, būs vai nebūs. Tev nebija šitas iesācēja veiksmes? Nekāda. Nulle. Kā tu vēl paliki par makšķernieci? Parasti jau zini kā, visā iebrauc uz pirmo reizi iesācēja veiksmes, saķer. Pilnīgi nekas. Un man stāv... Un tad āķis ir lūpā. Stāv vienā laivā bijām kopā ar Māri Olti un ar savu veci, un viņi kapā ārā āsarus, zandartus, un viņš man uzliek tieši to pašu mānekli, man ir tikpat laba aukla, un viss man ir, un dari tā un šitā, un nekā. Nu, liek teikt, ka es tur, nezinu, vai nepriecājos, bet kaut kā... Kas tad? Man likās, ka... Tev neko nedod tas wobleris, kur tur cīnies? Tev neko nedod tas fetiš. Pagaidā mums ir 0-0. Tu tā kā vajadzētu labot. Skaties, ceļiniek. Ja tas mazais fetišs būtu spilgti rozā, es tev saku, būtu zivs. Ar lielāku pārliecību nekā krūmiņš parasti. Nu, nav man rozā. Nu, nav. Būtu rozā. Un tā nav mana mīļākā krāsa. Tur augstu gaisā. Paga, šodien mēs dalām vispār to kapteiņu lomu, ja? Stūra ir pie tevis. Es esmu tikai pedaļniks. Dzinējs? Dzinējs spēks? Dzinulis. Cik zirga spēku mums ir? Mēs pēc kilogramiem vai vecuma? Mēs pēc kilovatiem. Oh, what you say? Tur citu esi pamanījis, ka pēc tik maziem mānekļiem es ar domu, ka ķipa maziņu apēdīs jebkura zivs, bet liela tikai liela. Nu, pirmkārt, es esmu sliņķis, man nemaz nepatīk 100 reizes mānekļus mainīt. Otrkārt, tādu vidēju aritmētisko tiešām paņems jebkura zivs, pieredze to apliecina. Man ir mini maziņš kātiņš. Nu, Tev ir dubni. Un tev ir arī dubni. Dubnu tā kā vēl mazāks tests vispār pēdējā. Vai tu, ja? Jā. 4,12 vai 3,12? B. Nē, man atsūtīja arī J-fishinga čaļi to kātu, bet... Zelteno? Pagār visus poli varbūt? Nē, bez spoles. Bez spoles. Jā, bet neko es tur kaut kā sabīt, bet es ļoti ātri piekūstu. Es tos big bites nemaz nevaru pamatāt, baigi. Un varbūt ar spoli būtu vieglāk ar to. Jā. Aplikātoru. Bet... Multiplikātoru. Es viņu saucu par aplikātoru. Bet tu saprati? Aplikātors nebija kaut kāds sieviešu mērķis? Ne? Aplikātors. Ok. Nu jā, es gan jau, ka būtu lielāki lomi, bet tas pats čanks ļoti labi nošancēja visu rudeni, ziemu. Bet arī es viņam vairāk šancēju, tāpēc, ka viņš tāds lēni grimstošs. Čanks? Jā, viņam var tādos saklās diezgan vietās, man liekas, izvedīgi. Un, ja es braucu parasti tādos zāļainos ūdeņos, kur tā zāle, tās pašas lēpes jau ir papūšas vai kā, viņš man baigi forši visam izšļūta cauri, nav problēma. Ja es uzlieku atkal tādu kaut kādu milzīgo relaksu vai ko, tad tur līdz relaksam ir točna tālu, jo, un tā kā es tik meistarīgi protu uzsiet mezglus un visu, tad, nē. Zini, kā ar to big baitu ir tā, ka, jā, ir pasmagi, teiksim, ja tu tur mētā tādas smagus mānekļus un tā, bet līdz tam brīdim, kamēr tu iemācies ar viņu mest. Jo tur, nav tās traujās asās kustības, kā ar parasto spinningu, kur tur žvidzini. Viņam pirmkārt tas iemetiens diezgan leidenāks ir, un otrkārt viņam jāsaprot, kā pareizi mest, kā to katapultas efektu uztaisīt, ka tur to plecu pārsvērt. Tāpēc jau viņam ir tas garš rokturis. Tu beigās vienkārši to ar lejējo roku to visu izdari, un lai to tas plecs nenogurst. Jo, ja zvetēt, protams, to big baitu vienkārši tāpatās kā parasto spinningu, tad pēc 20 metieniem tas plec jau sāks just tev.
Jā, bet ar to lielo Big Bite, nu, tu reāli tikai arī vari dabūt to lielo līdeku. Nu, kas man uz viņus paņems vēl asaris? Nu, nē. Ja es zinu, ka, pieņemsim, tajā ūdens tilpnē zandartu nav. Man tak nepaņems viņus līdz Breksis. Breksis tev nepaņems, bet līdeka, nu, piemēram, uz tādu 23 centimetrīgu Big Bite, nu, kaut kādu klasisko, nezinu, tas pats piks, jā, tad tā cūka 23 centimetri. Jā. Vai 21, cik nu viņa tur bija? 60 līdeka mierīgi viņa paņem. Līdeka var mierīgi paņemt trešo daļu no sava garuma. Jā, bet tās gumijas arī salīdzinoši dārgas ir. Nu tā. Nu jā, bet pirmkārt... Nu, bet izvarīgākas, viņas tā kā man neapēdīs. Pēc vienas zils tu viņu neizmetīsi, ja paveiksies, ja asti nenokodīs. Bet tak var pielīmēt. Nu, ja viņa palika, tad jā, var mēģināt, bet ja viņa nepalika, tad diez vai. Man pat zemēri ir bijuši. Uz Big Bite? Jā. Tad tendēties, nu, teiksim tā mērķtiecīgāk uz lielo zivi, es sāku iet tikai tad, kad es biju noķēris savu pirmo lielo zivi. Tā ir ticība parādījās. Jā, jo līdz tam tas bija, nezinu. Nu, ir grūti sevi pārlost. Ļoti grūti uzsākt Big Bite, vienkārši paskatoties video un tagad... Jā. Kopā ar Big Bite gribas paņemt vēl 2 kātus un parastos mānekļus, jo pēc kaut kāda 30. metiena tu saproti, tev nekas tur nav bijis un nav bijis piestiens un vēl nedod Dievs, tu tur neesi tur normālā dziļumā un zāles jau esi paravējis un vēl sliktāk varbūt esi jau atšāvis mānekli un 30 eiro izlidoja kaut kur tur. Un tad tev liekas, nē, priekš kam, vēl 5 bārdes uztaisījis ar multiplikātoru spoli, un patinis viņas ārā. Nu labi, ja esi attinis, ja nē, tad ar šķērēm sagreizīs. No tā man arī ir bail, tāpēc es baigi neesmu metusi acis uz tām spolēm, jo... Bet tam ir gājuši cauri pilnīgi visi, kas sākuši. Nu, nav tā, ka cilvēks ir paņēmis multiplikātoru spoli un tagad, nezinu, uzreiz ir sācis super mest. Arī man ir bijušas bārdas. Joprojām pa kādai vēl. Tīpaši, ja pret vēju pamētā vai kādu vieglāku mānekli pamētā un pēc tam uzliec kaut ko lielu, bremzīti nepārregulē, kā metā tik dzirdi caur riņķiem tur iznāk, tur kaut kas tur šausmas. Nu, es vienkārši nopietni. Tā pusstundu sēdi. Spēlē. Rēbusu šo spoli. Jā. Kurš kuru? Ko man tagad iesākt, ko man darīt? Man ir draugi, kuriem patīk copēt, bet viņi saka, ka ja viņiem pieķertos kaut kas lielāks kā 2 vai 3 kilogrami, viņi griezt nost auklu. Jo? Īstenībā man arī, nesaukšu vārdā nometnē, bija čalīši, kuri tā nopietni ar copi aizraujas un ar rezultātiem un tā, un viņi neņem rokās zivi. Tā kā bailes, ja tā kā pretīgi? Tā kā pretīgi, kas man šķiet tik interesanti. Un, nē, es arī tad, kad man tas metrs atnāca pie manis, tad es arī domāju, labi, ka man bija dvielis, cimdi kaut kas, bet, saprotu, džekam tas ir, man bija, skaidrs, ka auklis negrieztu uz pusēm, bet... Tas gan man baigi liekas dīvaini, tā kā makšķerniekam ir, teiksim... Es jums saku, nopučējamies, tu paņem zivi tā, Ir kaut kādas tādas negatīvas sajūtas atkarībā no zivs izmēra, nevis no zivs kā tādas. Jā, vai ne? Bet varbūt tas ir tāpēc, ka jums ir vienkārši bailes rokās viņu paņemt, un jūs nezināt, kā viņu paņemt, un tāpēc jums liekas pretīgi. Labāk, lai, ja nezinu, kā paņemt, tad neņem nekā, ka tu vispār nemāki un kā tās zivis moka bēdu ielēja. Te ir daži knifiņi. Pirmkārt jau vajadzētu to cimdiņu līdzi, ja? Jā, tev ir cimdiņš līdzi? Man nav cimdiņš līdzi. Vot. Bet es māku arī bez cimdiņa. Vai? Sagriezt sev pirkstus. Vai ne? Nē. Es domāju, ka tas ir vairāk par tām bailēm. Jo pirmkārt, asiņojošs pirksts, tas ir pilnīgi normāla parādība. Visas rokas ir rētās no līdekām. Bet man liekas, tam iziet cauri pilnīgi visi. Kamēr nonāk līdz tam cimdiņam. Jā. Pat ar cimdu dažreiz sanāk. Labi, tas jau tādi atsevišķi retāki gadījumi. Man mājās ir plaukts, kuri tikai tie ir mani līdeku dvieļi. Un cilvēks nepērk cimdiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir dvielas. Es dzirdēju, ka tu ar dvieliņiem. Jā. Nometas uz manām balkonām. Normāls sportiņš. Mums ar Kriksi viss ir zaļa bise. Zaļa bise? Zaļa bise mums viss ar Kriksi ir. Es tāds domāju, tas ir labs zaļa bise. Jā, tāds brūnais labradors likam. Es tikai gribētu teikt, gan jau kaut kāds milzis vai ne? Kriksītis. Jā. Es pat dabūju viņu pakasīt viņam mugurē, taču biju Garmin tajā startā. Viņš tur brīvi steigāja savā nodabā. Kāda vispār iespaidi par Garmin pasākumu?
Zini kā, es varētu teikt, ka mēs šobrīd varētu piedalīties ar šādu rezultātu kā tagad. Un es domāju, ka pirmās dienas beigās mēs pat nebūtu pēdējā vietā. Jo pirmās dienas beigās bija dažas ekipāžas, kurām bija 0. Mēs jau tikai sākām vēl celtēt. Mums vēl viss ir priekšā. 0. Ej, tu nost. Nu, tur bija tā, ka pirmās vietas ieguvēji, tas rezultāts, kas viņiem bija, es varu maldīties, bet man liekas, ka tas pagājušajā gadā viņi pat 5. neiekļūt. Kaut kas tāds bija. Diezgan... Kas ar laikapstākļu notikās? Jā, tā bija. Tā salikās. Nevienam tās zivs īsti neņēma. Ja? Jā. Bet bija normāli. Vējains bija diezgan, ne? Pirmā diena bija, man liekas, saulaina. Vismaz startā bija saulīte un tā. Bet otrajā dienā sacēlās vējš. Jā. Palika daudz vairāk apmācies. Bet, tajā jau ir tās sacenes interesantas, ka ne jau vienmēr tas ir par daudz zivīm. Jā. Ļoti bieži tas ir sakasi vienu zivi. Jā, that makes a difference. Jā. Piemēram, tāpat NGT komanda, Gatis Ernstāns ar Tomu. Viņi tur, es nezinu, cik, 15, ja nemaldos, 15 vai 20 minūtes pirms beigām izvilka to savu pēdējo žani un pacēlos no kaut kādas tur 11 vai 20 6. vietu. Nebūtu izvilkuši, netiktu sešniekā. Cik vēl žanas iznāca? Mērs bija, es tur baigi neatceros, bet viņiem trūka tā viena zandarta. Neticami. Līdz ar to, ja nemaldos, tas zandarts viņiem deva tos papildus 100 punktus, un viņi pacēlās. Tā kā izkasīja, bet viņi ilgi viņu kasīja. Izkasīja? Jā, pagājušajā gadā arī. Vairākās stundās ekipāža nevarēja asarīt vienu noķert. Un goda piedestāls aizgāja pa pieskari. Tā tajā sportā ir. Kosmos. Tāpēc mums šobrīd rezultāts ir ok. Ir ok. Pilnīgi normāls. Zaļa bise. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Hei! Jā. Mēs kaut ko tur sākām runāt un smieties par mānekļiem un tā, un beigās mani nosauca par selektīvo krānu. Jo? Selekta krānu vai selektīvu? Nē. Es domāju, ka tas bija domāts tā, par selekta krānu. Bet par selektīvo. Bet tas jau pakodinoši diezgan. Jā? Tu tieši arī asociējies jā. Es nezinu, vai selekts un vārds selektīvs, tur būtu kaut kas kopīgs. Bet pieņemsim. Iekšķīti uzliki vismaz? Nē. Jā, mēs to daudz pēdējā laikā pārmet par to selektu. Kāpēc selektu? Kas būtu? Jā, vai arī precīzāk, tad visbiežāk, nezinu. Ko nozīmē reklamētā? Tu reklamē to, kas tev patīk, un kad mēs iepriekš teicām, uz kā tev ķerās. Zini kā, ja visi ķertu uz keitiķi, es domāju, baigi interesanti nebūtu, ja visi uz vienādiem mānekļiem ķertu, vai ne? Tāpēc jau viņi ir tik daudz. Bet tas jau nenozīmē, ja es reklamēju selektu, ka es ķeru tikai ar selektu. Tur kas tā tur... Es pat, man liekas, pusē vispār nezinu nosaukumus. Čanks un nezinu, un vēl kaut kas. Tieši tā. Jā, es ķeru uz tā, kā man ķerās. Jā, ja man ir jāizvēlās paciņa keitiča pa 8 eiro vai selekts pa 3, tad tās pašas formas, tikai citas krāsas. Jā. Un stāsts, par ko man keitičs ļoti patīk, es kaut kā tā sākumā arī pavilkos, bet ļoti, labi, ko es bābi saprotu, bet es teikšu, kā man šķiet, ļoti mīksta gumija. Tā kā ļoti. Jā, tā ir. Un, ja man likās, ka, piemēram, tāds pats Berkings ir tāda saturīgāka, ka bija mazliet bail, ka neizspēlēs tā ūdeni. Tā vispār nav. Vispār nav. Jo pārsvarā bija dzirdējusi, ka tie, kas no Temu vai kaut kur sūta, ka tās gumijas ir ļoti līdzīgas, bet viņas ir tik cietas, ka viņi vienkārši neko ūdeni nedara. Un nedara arī. Bet te acīm redzot ir kaut kāds sweet point kaut kur, kas šancē un ir ok. Un, pa lielam... Tā ir. Būsim godīgi, Berkings jau arī tas pats Temu vai AliExpress ķīnietis vien ir. Bet gumijas var taisīt dažādi. Jā. Un acīm redzot, tas ražotājs viņš ļoti daudz kopiju taisa. Arī wobleriem un gumijām un visam kam. Bet tā kvalitāte viņiem ir daudz augstāka. Tāpēc viņš arī nemaksā tik, cik tur kaut kāds no-name vispār Čaina. Ja. Bet nē, tā nav. Es saku. Jā, man arī keitiķi patīk. Bet selekts ir budžeta variants, un daudzi par to, jā, tas ir budžeta variants, tu reklamē budžeta variantu. Man liekas, lielākā daļa Latvijas copmaņu, ja tā paņemt visu kopumu, tāpat ķer ar budžeta variantu. Cik procentuāli mēs esam tādi profesionāļi, kas ķer tikai ar 300 eiro kātiem un keiteču, nezinu, 8 dzīslu Japāņu auklām. Dārgi, es pateikšu, ka es nebūtu ietekmele kundze jau, un es tāpatās arī papērku mānekļus, bet neceļās man roka. Par ko iet runa?
Tas ir dārgi, un otrs, ka tāds vidējais aritmētiskais, labi, kā tas vidējais aritmētiskais, es ļoti daudz ko iestādu pakāšu, aprauju vēlnes, ko man tā paciņa tādā ātrumā iztukšojas. Zivi varbūt es esmu noķērusi vienu uz tās visas paciņas, bet, dēm. Nē, tā ir. Un ja tu biežāk pabraukā, tad ir kā ir. Tas pats stāstu, ko mēs runājām. Un tu paņem tās pašas, nezinu, fetišu vai kaut ko, un tas fetišs tev iedod tieši to pašu, un pēkšņi tu tici tikai fetišam. Viss. Mēs par gumijām, jā. Kaut gan, ja tā paskatās, piemēram, tas pats Select fetišs un Keiteča, man liekas, Swing Impacts. Viņas pēc formas pilnīgi vienādas gumijas. Identiski gumija. Jā, krāsas atšķirās, varbūt nedaudz tā gumijas struktūra. Keitečam, man liekas, sāls būs vairāk, viņš tāds graudēnāks nedaudz. Viņš ātrāk paliek tāds graudēns. Jā, man ir, un es nekad neesmu sapratusi tieši, kāpēc tas notiek. Tas ir ķipa tā ēdamā gumija, tur ļoti daudz sāls iekšā, bet es neteikšu, ka, piemēram, man tas ļoti patīk, jo, ja tu atstāji ilgāku laiku āķi iekšā, tad tas āķis vienkārši sapulst. Palaiž garām! Pārējais, man taču ir brilles. Acis tā kā ārā. Uz spicīti viņš nevar paskatīties šeit. Prikaļi, kādas man ir brilles? Brilles, kuras, laikam, tu vari uzvilkt pa virsu brillēm. Jep. Viņam beigās ir. Ak, Dievs! Jep. Redzēji kā? Šā. Līč. Galvenais, ka nosaukums dēle. Dēle. Atprāvā kāda nejāsaka, es 20% atlaidu Zemera Master veikalā. Cik tāda maksā brille? Nē, nav viņas dārgs, 30 eiro, man liekas, kaut kur. Pagaidām nopietni cipa vēl var dabūt bez čipa? Jā. Kā ar manu promokodu, nesakas, ja tu pērci internetu veikalā un arī klātienē, ja nosauks precēm, kuras nav akcijas preces, būs 20% atlaide. Izcili. Don't you wish your girlfriend was hot like... Esi kādreiz redzējis, kā asari ēd vēžus? Nē. Viņi vienkārši barā, viņiem brūk virsū vēzim un rauj. Kā reāli vēzi? Jā. Viņi taču reāli ēd vēžus. Bet viņi vienkārši plosa viņu gabalos. Tā kā... YouTube te būs jāuzliek. Pirmā zivs. Es tevi apsveicu. Pagaid, nedzirdu entuziasmu. Selektīvā zivs. Selektīvā zivs. Es domāju, kas tas smird? Tā gumija. Kura tieši? Un tas māneklis. Viņiem jau atraktanti visiem ir. Oh, Jesus. Ja vēl nav izstrādājies, tad jā. Iu. Parasti pēc kaut kādām vecām garnelēm. Jā. Tas jau zivīm patīk. Tas jau nav priekš tevis domāts. Tas jau priekš zivs. Es tevi gribu, bet tu mani ne. Tev ir izdevies noķert uz čīkstēšanu? Jā, visu laiku. Es pa visu dzīvi ar čīkstēšanu. Un tu vienkārši piesauc lietas. Ui. Kā tu domā, zivī ir reāli, tev ir žēl paliek? Viņi tā kā nopurējas. Labi, jā, vai ne? Čilkates vārdā. Vēl šito pēdējo reizi, un tad viss, ja? Starp citu, kas tev ir ar to dziedāšanu? Tā ir laba tēma, par ko parunāt. Es domāju, daudz uzdod šo jautājumu. Man komentāros, ka kā lai Kati apvieno copēšanu un būšanu uz ezera dziedāšanu, tad tur atbild viens otram uz komentāru, kur vienkārši skatu uz ezera un tur. Kate un cope tas ir pirmais, pēc tam ir Kate un dziedāšana. Tagad tu sēdi viens pats laivā un tev neķerās. Sāku runāt ar zīviņu. Tas ir viens. Es dziedu. Tas ir tāds dziedu virtuvē, laivā, dušā kaut kādās. Gribēju teikt, tu jau nedziedi tikai copē, tu jau visu laiku dziedi. Un tas ir kaut kādi psihoterapeiti, ne psihiatri, psihoterapeiti, ka tu pats tā kā, burtiski nomierini savu smadzenes, citi knibina nagus, tiek matus, vēlnes, ko es vienkārši bieži vien ir tā, ka es nemaz nedzirdu, ka es vispār dziedu. Un, varbūt būtu labāk, ja tas aprobežotos pie dungošanas. Manā gadījumā tur ir full blown, nezinu, pēkšņi modern talking iet vaļā. Sherry lady. Un man ir bijis arī kaut kādās, es tev pārmetu pāri. Jā. Nē, es jau to būšu izvilcis. Uzgaidāmajās telpās, CSDD es gaidu, ka samainīšu tiesības un tur tāds ekonormāls. Un veceni vienkārši sāk dziedāt. Raining man, hallelujah. Man jaunas zeķes ir tāds rītīgi krūtās fintē. Tu nomainīji zeķes? Tāpēc neķerās. Debesis iekrita tevī. Kas? Man nokoda. Nopietni? Jā. Tikai bija tāds Lidu, ka te nav. Pēdējā smirdīgā gumija. Tā bija tā manējā? Jā, tā bija tā pati. Un atkal tagad jāsien, jā? Vai cik... Tā gadās. Aizgāja labā džiggalva. Tas gan ir slikti. Sūtīgi. Come on, savā
Kā tev ir manticība? Um, Tici tam, ka tāpēc, ka tu zeķis nomainīji, tāpēc mums neķerās šodien? Tīpaši fintrēju. Melniem kaķiem, kas skrien pāri ceļam tā, bet svecīt mājās padedzinu. Nopietni? Jā, nu es domāju... Paga svecīti no baznīcas, tā kā svecīti? Nu nē, vienkārši svecīti. Vienkārši svecīti. Es esmu pagāns. Tā kā Māru pielūdz? Nu, tā kā ne... Ja tā kā nevienu nepielūdz. TikToku. Atskaidrs. Ok, katram savi šie dievi. Bet, jā, svecīt padedzinu kaut ko, bet tā baigi ar neko... Es nezinu, gan jau kaut kādai, nu, ne baigi kreizī, bet ļaunā acis man šķiet kaut kas tāds varētu. Bet šitas ir baigi dīvaini. Nu, es teiksim arī baigi neesi dievticīgais. Jā. Kā saka, katram tā saprašana par to dievu ir sava, acīm redzot, man viņa ir galīgi sava. No. Nu, man viņa ir vairāk, es parunājos pats ar sevi, man ar to Pietiek, jā. Tā varētu būt arī šizofrēnijas Jā? pazīme. Nē, zini kā, negribu tad, kad man tas sāks atbildēt atpakaļ, tad es sākšu uztraukties. Es brunete, tu esi saskārote. Ir zils? Mums ir zils? Mums ir zivs! Un es piecirtu, un es nekā... Čuš, mierīgi, gan jau tā ir līdeciņa. Tev tur tā... Nē, pēc asaras, visticamāk, pēc tās tirināšanās. Tas smuks asarīts. Jā, varētu būt labs. Uz smirdīgā. Uz selektiņa. Posti uz kursuri. Es viņu nevarēšu izvilkt. Var šito pusīt. Mierīgi. Nepakās man asari. Turu. Mums ir asars. Ej, tu nostakos pa kukulīti. Go big or go home, tas saucas. Motherfuckers, to izgriezīsim. Nē. Šis kaut kāds 36. asars varētu būt. Don't you wish your girlfriend was hot like... Nu, šits nebūs. Šits taču nebūs. Pag jauna dziesma atnāks. Nezinu. Nu, kāda? Dusmojies. Es dusmotos. Viss viņš dodās mājās. Obā. Skaisti, laiski. Un uz kā? Uz šitā draudziņa. Kas tas? Select fatfish. Fatfish. Tas ir labs. Es te teicu, es par šitām arī runāju. Ka tas nav tas skinny tievais, bet tas ir tas jau, tāds korpulentāks mazliet. Seksīgāks viņš ir. Vajag forši, labu izmēru paņēma. Jā. Tas iepriecina. Tas nozīmē, varbūt, ka viņš nav baigi... Kāds? Baigi izvēlīgais tāds. Nomierinies, šis ir skills un pieredze un talants. Sorry. Nav izvēle. Kāpju ārā. Tiešām. Gan jau kādreiz gan. Melnam kaķim, es kāpēc es ticu, jā. Tiešām? Un ko tu dari? Vienreiz biju mašīnā un šoferis, ko darīja, tad, kad pārskrēja kaķis, viņš saka, jāpabrauc pretī ir 6 vai 8 mašīnām. Un mēs esam kaut kādos, es nezinu, drustos, man likās, ej, tur Stājamies ceļa malā un gaidām, jā. Līdz vakaram tā, kad nopietni. Nu, zini kā, es jau neticu pats, bet tik daudz par to ir runāts un bērnībā klausīts un tā, ka tu tāds domā, varbūt tiešām. Un ir tā, ka ja pirms tā kaķa pārskriešanas ir kaut kāds pagrieziens vai krustojums... Tad tu nogriezīsi? Jā, es nogriezīšos. Visticamāk, es nogriezīšos. Bet es līdz pēdējiem cenšos tai kaķī pamanīt kaut kādu baltu plankumu. Un ja es pamanu, tad viss ir kārtībā, visi braucam tālāk, viss labi. Interesanti kaut kā, bet veiksmīgākie datumi, tās 13. piekdienas, kas, ja visi parasti kaut ko baidās, baigi veiksmīgi man ir bijis. Tā, ka tiešām, bet tur jau atkal likam cita tēma, ko, tagad jau, ka veči skatās, viņiem ir tik ne pa tēma, bet numeroloģija. Atkarībā, kurā datumā tu esi dzimis, tev tie melnie kaķi un visas melnās piekdienas un tam līdzīgi varbūt īstenībā un pilnmēneši vēl, kas ļoti veiksmīgas dienas. Klau, bet to numeroloģiju nevarētu sasaistīt ar to pašu maņticību. Jā, gan jau, vai ne? Visi šitie te. Taču kādreiz, klausies, kāds to ir vai nu sapratis, vai izdomājis, to salicis kopā tos visus. Es večiem bieži redzu sarkanos diedziņus ap roku īstenībā. Nu jā, tas arī ir no maņticības. Ir, nezinu, tur fancy pulkstenis. Jā. Un sarkanais diedziņš. Bet viņa tāpat saka, sieva uzdāvināja, it kā ticu, neticu, bet es viņu nesāju. Viss. Tā kā netraucē. Netraucē. Tieši tā. Bet, zini, ir tās arī makšķernieku maņticības. Es varu pateikt par, ja pirmajā metienā izvilki zivi, tu vari braukt mājās. Āmen. Taču ne. Reāli. Tiešām. Tas ir kaut kas, jo man bija draudzene līdzi, un pirmajā metienā izvilka līdaku, viņa tur, wow, cik forši! Un man garš ģīmis, nekā forša nav, un tā arī bija. Skaidrs, ka tur arī sakritības un tā, bet
Ko tu met tur tajā vietā, kaut kā tev tur nekas neceļās ārā? Ko tu met savā tur vietā? 2 izcēli un viss? Tāpēc, kad būs 3. Būs. Nē, es varu krustiņā. Es tev saku. Bet, Melns kormorāns papeldēja garām, un sāka asari nākt. Mums viņš nobijās. Bet, jā, par tām mašķirnēšanas mācībām. Viena no tām ir, jā, pirmā zivs, pirmajā metienā. Tad man gan nav, man liekas, es nezinu, es kaut kā vai neesmu piefiksējis, ka tas ir noticis, vai tā ir vai nav, bet man parasti pirmajā metienā neķerās. Kas vēl tāds? Neatceros, no kurienes tas ir nācis, bet tu jaunas zeķes uzvilki. Braucam mājās. Bārdu nodzini? Jā? Es nezinu, bet tas ir, man liekas, vairāk man liekas, ka tas ir vairāk prikolam. Bet mēs vienmēr ar manu pārnieku Elgaru par šo paņirdzam. Elgar, kāpēc mums neķerās? Mēs šo apenes jaunas uzvilki. Kāpēc tu to nepateici? Ej, tu nos brāzmelis. Man atkal nopirku jaunu kātu, jaunu spolu, visu jaunu. Un man manējais saka, iedod man iemest noprovēt. Es vēl nebiju pati pamētājusi. Un es domāju, bāc, kā es negribu dot, jo sērijas salauzīs. Bet kā var salauzt? Viņš noteikti sapēja labāk par mani. Un kā viņš pirmajā metienā kā iemeta, tā nolauza spicīti. Viss beidzās. Un tas bija mans pirmais TikTok vidārs par copu īstenībā tāds. Es nočīkstēju, kāpēc čīkstēšana strādā, vismaz blondīnēm. Nočīkstēju, ka man salūza kāds un tu nost, man tā copmaņu komūna vienkārši tur viss eksplodēja. Man visi rakstīja, dabūja savu nākošo kātu no mūku purva bodes. Hello! Un, jā, un chill. Pēc pie kā tas nebeidzās, tur pēc tam biju. Es tagad esmu izlaidenis. Es saku, man jāiet veikalā, un jāpavar maks vaļā, jānopērk kaut kas, man atsraustās. Bet tas jādara. Visu nahaļau nevar dabūt. Cik žēl. Daudz alkohola. Ja, teiksim, laivā ir alkohols, mazums tur paņēmuši sasildīties. Tas pirmo glāzīti jāpārliek pāri bortam. Jā, agres vienmēr ielēja. Kam? Poseidonam? Tu nezini? Mēs ar Elgaru zivjudiem. Ezera valdniecei, nārai, vienalga. Nē, pat ir bijis tā, ka burtiski ielēja tur pāris gramu, nezinu, kokķiņu vai kā, un aiziet. Ir cope un ir smuks loms. Tas ir bijis tā, ka neķerās. Un atver, vai ne? Tu aizmirsām. Sausajā režīmā, neķerās. Tieši tā. Jā. Tā. Alkohols kaitē jūsu veselību. Mēs atgādinām. Take a look at your girlfriend. Ir galā. Tagad viņš iesūca. Viņš varbūt pat norāva to vienu spīlīti. Viņam cauri spīd. Mans izmērs šodienas. Nē, viss attiecīgi. 2500 sekotāji TikTokā. Un? Nezinu, mazliet vairāk. Proporcionāli asariem. Ko es teicu? Iesūknēja. Nē, redz, viņš norāva vienu. Jā. Vienu noplēsa. Bet tāds maziņš, kā viņš to var tā veikli. Viņi vairāki brūk kopā. Viņš visticamāk nav viens, viņi kaut kādi 2-3 brūk. Kurš pirmais izdomā nočiept gabalu. Bet šis noteikti nebūtu spots, kuru es būtu izvēlējusies. Man arī starp citu bija kameras. Bet mums atkal ir lielais. Nav normāls asars. Bet paska, viņš ņem lielu izmēru šodien. Ja man 100 vēl piesakos, tad būs 80,000. Es turpinu ķert asarus. Baigs smukais. Arī ap 30 centimetriem. Skaties, ceļiniek. Tā, labi. Skaidrs. Cerēsim, ka tu esi atradusi to mānekli. Tu joprojām apšaubi. Klausies, labi, es noķeršu vēl vienu, ja? Nespēju viņš pieņemt. Viss ir pieņemšanā un... Kas tas vēl par gudro vārdu? Pieņemšanā un rēķina izrakstīšanā. Ārstu biedrība. Latvijas ārstu biedrība. Kur augstu gaisā. Jāprot priecāties es priecāju, par otru. Mēs latvieši esam vispār tik... Mēs tā, protams, priecāties viens par otru no sirds. Tas priecāju. Dziļi iekšienē. Kaut kur nevar īsti atrast to vietu. Nē. Man prieks, ka es atvedu uz vietu un kāds kaut ko noķer. Nevis. Kur tu mani atvedi? Te nav zivja. Tas vispār ir ezers? Oh, what you say? Ir. Oi. Zils. Lielāka? Nē. Maziņš. Cik žēl. So sad. Pagaid, kāds ar kvantitāti, kāds ar kvalitāti. Sad situation. Bet man izmēra sauku. Es skatos, jā. Un smuki viņi tādi. Tas arī smuki. Uz ko? Nu.
Tas ir fetišs? Fetišs. Okay. Ko man tagad iesākt, ko man darīt? Klausies, man vispār bija ideja tāda, zini kā, tagad jau beigi daudz to gidu visādi. No. Bet, katram savs, es saku, pilnīgi nekas nav pretī. No. Bet, es biju pie vairākiem, un tu atbrauc. Pārsvarā tā ir gidēšana ar pano. Jā, visiem jau beigi patīk tās jaunās tehnoloģijas, visi grib noķert lielu zivi, daudz, un paskatīties, kā tas vispār notiek. Un tu atbrauc. Sēdi laivā, cilvēks tavā vietā brauc ar laivu, cilvēks tavā vietā kruķi ar to kruķi. Izcili. Viņš tev parāda, kur mest, pasaka pat cik metri, cik ilgi jāgremdē, iedod tev visu tavu inventāru, tev iedod, mānekli visu, jo viņš zina uz ko, kā un cik. Un tu loks notiek nemāk. Jā, un tev ir tikai precīzi jāiemet, jāklausās visu, ko viņš dara un jāpiecērt beigās, un jāizvelk ārā. Un tad es domāju, kāpēc gan nesataisīt tādu gidēšanu, kad tu atbrauc ar savu. Piemēram, tu atbrauc ar savu makšķeri pie manis. No. Es tev iemācu, tas iet 2 mezglus. Ja? No. Es tev pastāstu atšķirības starp ofsetāķi un džiggalvu. No. Es tev iemācu uzvērt to vienu un to pašu mānekli, gan uz viena āķa, gan uz otra. Tu vismaz aizbrauc ar zināšanām par to, kuras tu varēsi izmantot, jo ļoti bieži pēc gidēšanas ar pano tu aizbrauc, un tev jau nav tā pano. Un tas ir tāpēc, ka redz, te jau atšķirība ir tāda. Starp citu, ATR nodrošina sniedz šādu gidēšanas pakalpojumu, jau gadu jau. Denis ķer ar atvērtu karabīnu. Sanāk. Ar panonu skaidrs, ka tas, ja es tādu feature nevis parakstos, bet es vēlos, es eju mērķtiecīgi uz trofejām. Ja? Savukārt atkal, ja es vēlos pamatus kaut kādus iemācīties kaut ko, uz meistarklasi blakus bērniem man vienkārši būs mazliet kauns, bet pati vainīga, bet nav jau tie gidētāji, kas tīri tā pamatus, viņi, tās ir laikam tomēr divas atšķirīgas lietas, tēmas. Nē, zini kā, var arī ar pano. Atbrauc cilvēks, viņš saka, man laiva ir viss kārtībā, man par pano ir. Viņš saka, bet es gribu ar pano. Es tev pusstundu parādu, kā? Varbūt tu gribi pamēģināt, pirms tu viņu pērc, vai vispār tu viņu gribi. Jā, tas gan, jā. Un tu iesēdies pie manis laivā, es tev pastāstu bāzi, kā ko. Tev liekas, visiem jau uz dīvānu skatoties, pano, es tur ķerat un tā. Tas nav, pirmkārt, vienītī nav tik viegli nemaz. Jā, es pakāsu arī dēļ tavu pano. Bet nē, tā ir tēma skaidrs, jo viss tas pasākums arī, visiem liekas gidēšana, tas ir kaut kas tāds viens. Nav jau īstenībā. Tā, ka tiešām nav. Un, nē, es jau sen būtu piedāvājis. Būtu man tāda laiva un visas tās uzparītas, kas easy. Man liekas, ka tas ir kā, tu brauc ar mašīnu mācies. Tevi instruktors apsēdina pie stūres un sēž tev blakus. Un stāsta, kas ir jādara. Jā. Tā ir štelle. Es sēdēšu tev blakus. Un tu pats kruķīsi visu? Tu pati kruķīsi. Es pati jā. Es, protams, parādīšu sākumā, bet tu pati kruķīsi nākamais līmenis. Tu pati kruķīsi un vadīsi arī laivu. Jo es taču ar pulti vadu vēl laivu. Tad es laikam izvēlēšos to otru gidēšanu. Ain't nobody got time for that. Jā, jo man liekas, ļoti daudzi, pirms vispār iegādājas, viņi īsti nesaprot, ko viņi iegādājas. Nē, Jā? Un kā tas vispār būs. Jo uz ekrāna tas liekas viss ļoti vienkārši un forši un jauki. Nometas uz manām balkonām. Normāls sportiņš. Kas skaitēja nedzīvoti Dižakalna galiņāji? Aptuveni -205,000 eiro kaitēja man tur nedzīvoti. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Hei! Tu plēvīti ņem nos no kāta? Pēc pirmās zils noķeršanas, ja tu uzreiz ņem plēvīti nos no kāta? Labs jautājums, man nav bijis plēvīti virsū. Kas tu lietot kātiešķiem? Es domāju, ka nē. Nē, es gan jau uzreiz ņemtu nos, jo es pazīstu cilvēkus, kuri atstāja uz mikrinēm, leduskapiem un visa pārējā, un man šausmīgi tas būs jārā. Labi. Ar kādu maņticību tas ir saistīts? Es nezinu. Nē, tas ir, es nezinu. Tā kā manā leduskapī pabūs pirmais gaļas kilograms, tad es noņemšu plēvīti. Nē, lai viss jaunāks vai arī, nezinu. Tas ir pēc tā kā agrāk, es atceros, mums ģimenē parādījās pirmais tāds krutāks teļuks ar pulti. Jā, un pulti bija aplīmēta. Ietīta vienkārši celofānā, es nezinu, gadus 5 ar skoču. Jā, tieši tā. Zini, man agrāk bija suns boksers, viņam tas celofāns pilnīgi netraucēja, viņa sagraust. Pilnīgi, nē. Nē, tā ir tā laiku. Tā nevar teikt, bet bieži kaut kur dzirdās nabaga Jā, tā ir, protams. Tu nevari atļauties katru dienu jaunu pultu nopirkt. Tas mums kaut kur brīžam pa ķeksi un pareizi brīžam, pāršaujam pāri. Bet tas mainās. Bet kā tev ir tev sēštas iekšā? Tu cer sevi pie domas? Uz kaut kādām lietām, jā. Uz kaut kādām, jā. Bet, no tā ir...
tā ir tāda enerģija, no kuras jākratās ir Jā, es arī sevi baigi ķeru Man mamma šausmīgi cenšas naudu taupīt. Nu tā, ka pilnīgi smieklīgi, es nezinu. Un pat nav varbūt baiga uja vajadzības, bet un tā nauda tev nepaliek vairāk un arī nenāk pie tevis. Es zinu, ka tas viss tagad izklausās baigi tur, bet nē. Nu. Tā ir zvīņa. Un tā bija kas tas bija? Kaut kāds Brexit, nezinu. Nu, asaras tas taču nav. Protams, ka tev nav jābūt izšķērdīgam, bet tu kaut kā... Man šķiet, tam visam jābūt tādā skaidrs, ka samērībā. Jā, balansā. Zini, kā es arī sevi ķeru pie domas tādas, kad, piemēram, par kaut kādām dārgām. Nu, tas jau normāli. Nu, tas jau tā, man liekas, arī loģiski jābūt. Nu, tas tā ir, piemēram, pie dārgām lietām. Jā. Nu jā, un tu protams, ka... Zini, tas fitnesa kanāla, tas Lauris, vai kā viņu sauc. Es vienreiz dzirdēju, viņam bija baigi labais teikums. Jā. Nu, ja tu baidies nopērkot mašīnu par 50,000 par to, ka viņu kāds saskrāpēs, tad, acīm redzot, tu nevari atļauties mašīnu par 50,000. Amen. Es ilgu laiku sev gribu jaunu Arteonu. Man Arteons ļoti patīk. Man šķiet, ka tā ir tāda ļoti seksīga. Tas ir feitons, tikai garais feitons, jā? Tāds ļoti seksīgs pasāds, jā. Bet es saprotu, kaut kas, ja runa, ka ja tev ir jāmaina fāre, lukturis, lampiņa, tev ir jāmaina viss lukturis. Tas ir kaut kāds 1,500. Nu, viss beidzās mans sapnis, nē, tur viņam ir pilnīga taisnība, jā. Tu vienkārši, tas nav tavam budžetam. Tā ir, jā. Protams, pirmās skrambas vienmēr ir sāpīgas un tā, bet, viens ir tas, samierināties ar viņām, kā saka, pārslimot to un viss, un miers, un čau. Jā, un vairs pie šī jautājuma ir diži, protams, nav patīkami, ka to mašīnu saskrāpē. Kā Lauris teiks, neesi lohs, Jā. Tu bet otrs tur, nezinu, šausmīgi pārdzīvot un stresot un tur, nezinu, sev matus no galvas plēst nost. Bet joprojām, piemēram, braucot uz Maksimas tālaukumu, es nebraucu. Es arī sieviešu to vienmēr stāstu. Es saku, lai kā tur būtu, bet lūdzu skaties, ja tev ir iespēja nolikt mašīnu tā, lai no vienas puses tev neviena nav, tad lūdzu liec viņu tur. Tu zini, kur es lieku? Es tur pie pudeļu? Nē, vēl trakāk, pie gājēju pārējais bija kas priekš. Ok. Un man nav Arteons, kā jūs sapratāt. Jā. Man ir Passerati, bet tāpat, tur pie visiem es nelieku. Man otrajā dienā mēs nopirkām jaunu mašīnu un turpat pagalmā. Man jau likās, ka mums tas stāvoklis jau tā ir diezgan plašs, bet kādam tā nelīdās. Bet nav saka, ka tie ir, tur nezinu, bemberisti jaunieši nekā. Es pie Rīmčika vienreiz biju un sēžu mašīnā, nāk pie stūra sēsties, kundzei gadi, kaut kur 65, kaut kā tā, jā. Un viņa ievelk. Un tā es savas durvis vaļā ievelk man un vēl paskatās uz mani bez mazai, ko tu te savu lamatu, jā, tā. Un vispār neko, pilnīgi bez emocijām. Palaiž garām. Tas tavs Zandarts kaut kur ir parāvis koferi. Nē, Zandarts ir cimperlīgas zivs. Zandarts nav tāda pilsētas ilze, jā. Zandarts tā ir tāda Rīgas centra Melānija. Tu tā uzmanīgi. Asars varētu būt tāds rajona Janka. Vispār Rīgas centra Melānija izklausās pieejamāka nekā... Jā, nekā pilsētas parastā ilze. Šito griežam ārā. Don't you wish your girlfriend was hot like... Klau, bet kā tev ar pludiņu? Ar baltajām zivīm vispār kopumā? Ar baltajām zivīm? Ne ar plēsēm. Ir tā, ka, ja kāds izvelk no žāvētavas, tad man patīk. Bet tas arī ir viss. Man nav tās pacietības, man patīk mētāt, šancēt kaut kā. Nē, gan jau, ka sāktu, tad aizietu. Es vienkārši neesmu nekad tam tā baigi pieslēgusies. Kā tev pašam? Tu dīķī karpas neķer? Nē. Tu pagam vēl karpu dīķī? Nē, tev dīķī zivis ir? Ir. Tur ķer? Baigi nē. Tev viņu žēl? Nē, Nē, ja tur man dīķī, man tur būtu kāda līdeka vai asaris, es gan jau kā... paskaties, burtiski ņirgājas. Viņas ir zālēs, viņas vēl nav iznākušas ārā. Un viņas nāks? Nāks. Pēc šitās baurošanas. Varētu būt viņām pilnīgi pie kājas, ticamāk. Bet ļoti iespējams, ka tad, kad viņas nāks, mēs jau lasīsimies lapās. Jā, tieši tā. Es neesmu baltās. Es agrāk ķēru, gan ar fīderi, gan ar pludiņu, gan ar gruntenēm, visādi. Karpists es nekad neesmu bijis, nav baigi aizrādis. Kāpēc nebija pietiekoši liela lomi? Pirmkārt, man vismaz likās agrāk, kad karpu būšanā ieiet dārgs pasākums, maldīgs priekš. Man liekas, ka tagad spinnings ir dārgāks nekā karpu būšana. Vispār šitos arī dzirdējis, ka karpošana dārgi. Jā, Heidi, tu laivu nopērc vien jau jā, vāks, jā. Bet man liekas garlaicīgi.
Es vispār beidzu ķert tās baltās zivis, tāpēc, ka man palika garlaicīgi. Bet tas nav atkarīgs no kaut kāda rakstura, jo man atkal veči kaut kādi, kuri tieši ir uz to iet. Viņi saka, ka viņiem bez mazliet šo spinninga stresu nevajag, ka viņi tieši arī grib vienkārši... Pilnīgi no cilvēka rakstura, jo katrs meditē pa savam. Jā, tā. Pilnīgi. Es, piemēram, dažreiz, man piemēram, tā ir, es darbā tur strādāju vēl kaut ko nedēļu, otru riktīgi kapā, sestdienās, svētdienās, un liekas, viss, tas ir tā noguris, viss nedēļu liekat man mieru. Tev ir atvaļinājums, tu pirmdienu pasēdi mājās, otrdienu ap 10:00 tu jau nevari sev atrast vietu. Tu vispār, un sākas moraļņiki, tu vienkārši sēdi, ķipa it kā atpūties, neko nedari, bet pa to laiku tu varētu tik daudz paspēt. Jā. Un vienkārši nevari nosēdēt. Jā. Nē, tāpēc man tie plūdiņi, fīderi, ir kam padodās, un, piemēram, kā tur Mārim Rukmanim, tur, kur viņš tos tiktokā rāda, tur tos lielos plaužus, viņš tur velk, tur, es nezinu, tur vienkārši tur spaiņiem, kā viņš viņus ķer, kur viņš viņus ķer. Tu tā paskaties uz to zivju kopumu, un tu saproti, ka viņš noķer tik, cik tu zivju noķer varbūt pa 10 sopēm pa vienu. Ja? Tātad viņam tur iemet izvelc, un gan jau tas ir interesanti. Jā, bet cik ilgi interesanti? Tev būtu baigi interesanti, tu katru reizi sakapātu, es nezinu. Man nebūtu interesanti mētāt visu copi vienā un tajā pašā punktā. Jā. Un skatīties vienu un to pašu epizodi sev priekšā 8 stundas. Un tieši tāpēc domāju, ka mums laiks raut koferi no šejienes. Davai. Don't come easy to me. Pagaid, jums tikko beidzās tā bērnu nometne. Rīktīgi kruti, un nākošais gads būs atkal. Mums jau ir pieteikušies tie bērni, kas bija dalībnieki uz otru jau reizi, un superīga atsaucība, visi bombīgi, bet nedēļas beigās. Tas, cik es nedēļas laikā dzirdēju, kā tas bērniem prasīja, lai viņi man sauc pa Viktoru. Kaut gan man vajadzēja katru dienu vienkārši šodien es esmu Viktors, tad es esmu, es nezinu, Toms, un tad man nebūtu. Bet, nē, rīktīgi kruta, un tas, ka viņi tik... Viņi arī palīdz tur viens otram, un tur darās, ņemās 30 bērni, diezgan daudz. Kad es viņiem jautāju, pieņemsim, vai jūs tur viens otru tur neapceļat vai kā, viņi saka, taču nē, mums nav laika, un mēs opējam un tā, un baigi labi, tiešām patika. Bija arī tādi, kuri nebija baigi iepriekš dzīvē opējuši un cēlā ārā 80 centimetrīgas līdekas, kas ir vispār wow. Skaidrs, ka tur ir burtiski āķis lupā. Tur, es nezinu, vai vecāki ir baigi priecīgi. Un meitenes arī, forši, ļoti. Man interesanti, tas čalītis, kurš vispār makšķeri rokās nebija nekad turējis, viņš noķēra? Viņš izkapāja visu skālā, savilka asarus, tas vienkārši wow. Tā ka wow. Tiešām prieks. Nu neko, un tagad sāksies, kā komentāros man daudz rakstīja, un pieaugušajiem, šoreiz gan vairāk dāmām, jo... Makšķerēšanas nometne dāmām? Tas būs retrīts, tā jau vairs nav nometne, jo mēs esam pilngadīgas personas, bet... Bet retrīts parasti ir uz 2 dienām, ja? Ja būs retrīts uz nedēļu? Nedēļa būs par ilgu. Mums bābām parasti darba pietiek, bērni, vīri un vispārējais. Ceturtdienas vakars līdz svētdienai, un man jau diļu kilograms nāk līdzi. Bet es domāju, ka vairāk arī baigi nevajag, forši. Nu, Nedēļu uz koferi paraut uz Kanāriju salām, nevis kaut kur copēt. Būsim godīgi. Īpaši, ja tu vēl baigi to neproti. Nu jā, arī. Bet nē, forši, un vispār man to vajadzētu kaut kur. Es pat vēl neesmu baigi skaļi sākusi par to runāt. Bet jā. Mentoru vajag? Mentoru, vajadzēs. Tāpat tur nevienu neklausīsies. Ko tu baigi tur saki? Nu, ar vīna glāzi rokās. Paga. Tu vari parādīt. Jā, tieši tā. Ja jau man būs, kā saka, jāstāsta kaut kas nevis bērniem, bet, kā teic, pieaugušām dāmām, tad jau man būs kaut kā jāizdomā, kā savādāk sevi pasniegt. Ir silikona mānekļi. Jā, tieši tā. Un dažreiz mēs viņus saucam tieši tajā vārdā, kādā jūs padomājāt. Jā. Tīpaši tos lielākos. Es pat pieļauju, ka nākošais gads varētu mammas ar bērniem, paņemsim mammas ar dēliem vai, pat labi meitām, ja copē interesē, kur var atpūsties kopā. Un gan mamma, gan jaunā paudze, vispār superīgi. Nē, man arī patika. Rīktīgi. Jā, man arī bija tas gods piedalīties un ievad lekciju. Un zini kā, un man likās, es mazliet bažījos par to, vai viņiem būs interese, jo jaunietim arī, man šķiet, ka tā
Viņam tā enerģija un visu, viņi grib uzreiz tā kā praktiski visu, bet nē, viņi tāpatās, kad es redzēju, ka viņi sāka iet un jautāt, un arī kā viņi klausījās, un tā, ka to uzmanību viņi... Man likās atsaucība bija ļoti ok. Jā, ļoti ok. Jo es sākumā mazliet bažījos, jo es zinu, kā ir īpaši vēl jaunāk, mums arī bija 9-gadīgie, kuri, būsim godīgi, ļoti viņam gribās sēdēt un klausīties, bet nē, un, Jo, zini kā, man likās, ka būs tā, ka būs baigais klusums ēterā. Un ka baidīsies pienākt un kaut ko jautāt, un būs tāds samulsuma moments, bet izrādās, ka mūsdienu jaunatnē ir daudz. Pieaugušie, man liekas, daudz vairāk mulsinās nekā jaunatne. Jā, āmen. Jā, nāca, prasīja, jautāja. Un tik daudziem pēc tam bija nesakas uzlīmes, salīmēja tas viss. Vai cik neveikli? Tas bija, jā. Un baigā jēga, ja kaut ko tagad darīju šitā, tādā krustā. Skatos pa labi, metu pa kreisi sauc. Ko tu nervozēs jau? Es jau izvilku kārtībā. Bet es gribu uz alaugstu. Es arī? Jā. Es tev varu piedāvāt rītdienu. Izmetīs man no mājas. Es zinu, mani arī. Būsim 2 izmesti alaugstā. Jā, bet vismaz alaugstā. Nāk rudentiņš, apgleznot Latviju. Tu kurī neesi dziedājis? Nē. No kurienes tādu balstu tad? No mātes gan jau nezinu. Aizbļauju. Visi tā, cik tā forša balsts. Tu zini, kā es mājās bļauju? Oi, dieva zīmes. Es nezinu. Es varu pajautāt. Es zinu, kam pajautāt. Tā kā, oi. Tā kā bļauj, jeb tā kā dziedi bļauj. Nē, tā kā bļauju. Oho. Es esmu tas tips. Family abusers esi? Lietus līst? Jā. Bet solīja 3 pilis. Es nebļauju. Tas mākonis. Jā, viņš jau ir aizgājis principā projām. Nevis uz kāda, bet... Nē, nav. Likās. Bet, nezinu, es stāvu ārā, es zinu, ka tu, uz terases un zinu, ka tu esi iekšā mājās. Un man kaut ko vajag, un nevis es ieiešu iekšā mājā un paprasīšu, bet es tur patās uz terases. Atnes man šķērs! Skaidrs, tas ir tas, kā man dēls, jā. Mēs dzīvojam 3. stāvā, un viņš ir sapratis, kad vieglāk ir Māmu! Iznāc uz balkonu! Precīzi. Bet es nezinu, tas strādā. Protams, ka strādā, mātei kauns paliek, un jāiziet uz balkonu. Bet kā, tev ir vienkārši, kad tev sākas lomkas, no tā, ka tu neesi bijusi copē, ja tev vienkārši sākas lomkas no visādiem ikdienas stresiem, un copē ir kā meditācija, uz kuru tu netiec. Vienmēr sakot, ka tu copē, tu domā par kaut ko citu vēl? Nē, vispār nē. Tāpēc es saku, tā ir kā meditācija. Jā, taisnība. Ja tas nav kaut kāds sacensību režīms, tad neko izņemot kā noķert zivies, taču ne par ko citu nedomāju. Tā to var saukt par meditāciju, bet tajā pašā laikā, ka man kāds cits saka, un tad tu tur vienkārši čiliņā, un tas ir tādā harmonijā ar sevi un miers. Tā kā tu norauji to, pakās šito, Jā, bet tāpat visu un ap copi. Ap copi, jā. Vai ne? Jā. Jo no pārējām problēmām prāts ir atslēdzies. Jā, uz to brīdi. Tāpēc vienmēr es teicu, ka saka, tur es iedzeru, lai aizmirstu problēmas, ja tur, uz kaut kādu laiku acīm redzot. Aizbrauc uz copi, es arī nedomāju par viņām. Jā, tas vai ne? Mīļumiņš, būsā! Debesis iekrita tevī. Oi! Es apgriezu kameru uz nepareizo pusi. Par izkapāšanu runājot, kā viņi vispār... Labi, nav nemaz tik liela. Bet es nezinu, kā apgriezt. Vienkārši. Ak tu! Susliks. Smuks. Es tomēr metīšu pret saulīti, jo... Oi, smuks. 32. kaut kāds ir, jā. Un kas mums mutē? Surprise! Toksīgs. O tā! Smuks, ne? Boigs mums. Come on, savā. Točnu loku. Gatava? Kam? Sitienam. Ak, Dievs, baigais sitiens. Sultnim pagājām garām. Oh, shit! Kāds ir tā? Vai ne? Tā mīļā dzīvojas, tu stīga uzvilktā, tu garumzīmē manā dzīvībā. Šeit trakā. Man vajadzēs upenīt iedzert šodien. Šito aizpīstināsim.
Pīkstuļi. Nu, kas tu esi vispār? Selektīvais krāns. Klausies, ja tu gribi vairāk informācijas no manis, nu tad tev par to būs jāmaksā. Vēl neķerās, braucam mājās. Braucam mājās. 2 meklus es uzsaisu, par 3. sākšu prasīt piķi. Ievelk man un vēl paskatās uz manis. Vispār Rīgas centra Melānija izklausās pieejamāka. Nu, kas tur būs? Tur? Es Tukši domāju, solījumi. Dusmīgs kukulītis. aptuveni minus 205 000 eiro kaitējam, man tur nedzīvot. Tas tavs zandards kaut kur ir parāvis koferi. Tad atkal nepiecirtīsi. Un atkal padirsīs to asaru. Palaiž garām, jo mums ir jāsteidz jaunie. Brauc 2 ar katamarānu.